Ko es rekomendētu, ja tu neesi tāds, kurš regulāri izmanto šādas te akumulātoru skrūvmašīnas, un tu domā, kādu skrūvmašīnu iegādāties savu mājsaimniecībā, es viennozīmīgi rekomendētu skrūvmašīnu ar sajūgu. Tiklīdz tiek sasniegta šī pretestība, tās skrūvmašīna atmetās. Un ar šādu skrūvmašīnu ir vieglāk strādāt, vieglāk pie viņas ir pierast, var uzlikt urbšanas režīmu, tad sajūgs nenostrādās, viņa ies līdz iekšējā motora jauda vairs nespēs griezt. Ja tev ir bieži jāskrūvē lielas un resnas skrūvas, tāda kā pieņemsim šī, tad tev būs ar savu rokas spēku jānotur pretestība. Savukārt, ja tu skrūvē ar triecienu urmašīnu, tad tas ir krietni vieglāk tieši tavai rokai. Es varu nodemonstrēt, teiksim, es varu ar 2 pirkstiem tādu resnu skrūvi. Un redz, šī skrūvmašīna pati ar tādiem triecieniņiem, viņu dzen dziļāk iekšā. Ja tev darītu ar šāda tipa skrūvmašīnu, tad tev nāktos ar spēku turēt pretī skrūves griešanas pretestību. Tad tās tādas galvenās atšķirības starp triecienu skrūvmašīnu un akumulātoru skrūvmašīnu ar pretestības sajūgu. Ceru, ka šī informācija tev noderēs. Ja ir kādi jautājumi, droši raksti. Centīšos atbildēt. Čau! Ralf Haus atbrauks un izdarīs.